Tā vecais, baigais laiks ir pagājis kopš pēdējās sesijas. Mm, Mācīšanās, orderflow mācīšanās ar mākslīgo intelektu. Bet, zini, es vienu vakaru gribēju taisīt jau sesiju bišķiņā ātrāk. Tas bija pagājušo piekdienu, jā. Es gribēju jau taisīt te sesiju, bet tad es tā kā tam chapter 2 reku pats izgāju cauri pirms tev gruzīt ar šito informācijas smadzni. Un es nonācu pie secinājuma, ka šitā ir vienkārši končenā pajiboķina, bļaļ. Vienkārši končenā pajiboķina. Jā, lielākoties tā kā, pieņemsim, tas chapter 2, kā viņš te ir salikts. Ai, huiņa, bļaļ. Ot, ja šitā te sēdēt un mācīties par order flow un sev mēģināt to visu bāzt galvā iekšā, tur nekā laba nebūs. Un tad es pats te tā patvaļīgi uz tiem jautājumiem atbildēju. Jā, pirmām kārtām. Kroč, zini kā, nu, market mikrostruktūra tā ir laba lieta, viņa ir jāzina, bet davai es tev pateikšu pilnīgi česna. Pilnīgi atklāti, pilnīgi česna. Vot tāds bombzis tā kā es, vot, jā, reku, vot, pasties uz manu kontu bilants, jā. Es priekš tirgus, es vispār neeksistēju. Es esmu vienkārši končenais suka bombzis, bļa, melns aiznāganā, huj. Jā. Man ar šitādu kontu jāiet ir ielas slaucīt. Ko es to mēģinu pateikt? Es to mēģinu pateikt to, ka par šito lauza galvu čoki, kur ir cītā fucking līmenī, kur bišķiņi vairāk nulītes ir klāta. Beigās tam konta bilancē, tur ir bišķi vairāk nulītes. Tur reizēm tāda sajūta, ka tur kaut kāds telefona numurs ir, var uzgriezt, pamēģināt, varbūt kāds atbildēs. Vot viņi par šito lauza galvu. Saprot, lai es, nu, godīgi runājot, es kādreiz, kad es sēžu un varu vaļā treidus, vai es tur strādāju limitiem, vai es domāju par to, kurš es būšu rindas kārtībā? Nē. Man pirmkārtām nav level 3 dati, lai es to informāciju redzētu. Man nav, es nevaru redzēt timestampus, es nevaru redzēt, kurš rindas kārtībā, kurš nākamais, kurš es būšu rindas kārtībā. Tad man vajadzīgi ir level 3 dati. Man viņi nav. Un es nereizi neesmu sēdējis un aizdomājies, ja es tagad uzlikšu bailīmit uz zelta, kurš es būšu tur rindas kārtībā? Jo, nu, idejas ir kā, nu, ok. Tur apakšā tas izskatās tā. Nu, iztēlojies, ka tu 4 uz zelta, pieņemsim 400. Sorry, es esmu krēls un es ar labo roku ar peli rakstu, tur ir paja sanāk. 400 tu gribi nopirkt zeltu. Zelts tevot tā lēnām miņājas, tu esi tur izpētījis kaut ko vso, 400 te būs man 10 kontraktu, tu uzliec buy limitu. Aiz tevīm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 čoki arī uzliek buy limitu uz 400. Kopā jums tevi ieskaitot ir 300 kontrakti buy limit uz 400. Un tad tu sāk vienā brīdī kasīt pakausi, jā, un tas pats attiecās arī uz seliem, jā, vai versa, uz sell limitu, bet tu, karoči, sāk kasīt pakausi, kaut ko sāk šaubīties, domā, ai, nē, labāk, nē, tomēr nepirkšu. Un tu savu buy limitu novāc nost. Bet tad paiet tur atkal vēl kaut kādu minūti, 2, 3, tu tāds, ai, nē, nu, nē, tomēr labāk, ai, būs jau labi, nē, jāliek atpakaļ. Ja tu biji rindas kārtībā pirmais ar saviem 10 kontaktiem, tad tagad, kad tu viņu novāci nost un pēc tam uzliki atpakaļ, tu esi šeit. Tu esi 11. Kas nozīmē to, ka ja būs tāda situācija, ka te agresīvi uz 400 ieselos selleris ar 290 kontraktiem, tad tu pa lielam idjoši nahoj. Nu tā rūp sakot. Ja? Jo aizfilojās 290 kontrakti,
rindas kārtībā, tu esi pēdējais, pat cik tu viņu no sākuma tev viņš bija uzlikts, tu biji pirmais, pēc tam tu viņu novāc uzlikt no jauna, tad tu esi pēdējais. Ja? Notiek reversals, tu neesi aizfilot, tu blisen acis un domā, čozā herņā, jā, bet pa lielam ir tas, ka tu esi pēdējais rindas kārtībā. First in, first out. Jā. Tādas situācijas var būt, ok, jā, nu, ok, varbūt. Jā, tālāk, nu, ko te vēl varētu izvilkt tādu ārā no tā visa gudri skaidrs, jā, ka ja tu strādās ar buy un sell limitiem, tu nemaksās sprēdu, tāpēc, ka tu esi nevis likviditātes consumers, bet tu esi likviditātes providers. Jā, bet tas attiecās uz futuresiem. CFD, ja tu treidos zeltu, tu tāpatās maksās spredu. Bet, ja tu strādās futuresos un tu operēsi ar sell buy limitiem, tu nebūsi market takers, bet tu būsi likviditātes provideris, rupi sakot, un tu, ka gribēsi selot, tu pacietīgi gaidīsi un tu uzliksi sell limitu, vai tu gribēsi pirkt, tu pacietīgi gaidīsi un uzliksi buy limitu, tu nemaksās spredu, tev būs lētāks tradings kā tāds. Tāpēc, ka tu spredu nemaksā. Ok, nu labi, tā ir viena laba lieta, ko paņemt no market mikrostruktūras. Vēl ir pāris lietas labas, ko vajadzētu paņemt no market mikrostruktūras, bet es nezinu, kāpēc. Ja? Te iet runa par market mikrostruktūru, un tad Klauda izdomā, ka tā ir perfekta ideja iepīt iekšā absorpcijas. Nu, ķip, kas ir bijis čītiņi, nu, es nezinu, nu, ja reiz es runātu par market mikrostruktūru, ja, real total aggressive buyings, ja, aggressive sellings, bla, 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 jā, izstudē šo te un pasaka, kas te notiek. Ja, nu, mēs tā kā par market mikrostruktūru tā kā sākām runāt. Ne, nu labi, šitas arī ir savā ziņā, ja tā ir market mikrostruktūra, bet es neliktu šitādu te pasākumu iekšā, nu, vienkārši tā kā cirvi pēkšņi paņem nocērt un sāk kaut ko citu gvelst. Ja? Šitā arī ir paraša pa lielam. Nu, market makers caur kaut kādu brokeri. Market makers lielākoties viņš normāls market makers, viņš ir self-clearing, viņš ir exchange members, un viņš iet pa taisno uz matching engine, viņam nav te nekas starpā. Propdeskiem arī direct market access, nu labi, starp propdesku un matching engine, nu tur ir tas clearing members kaut kāds, ok. Jā, bet arī nevienmēr. Parasti direct market access. Tas pats arī ir uz institutions. Jā. Retail skaidrs, tu nospied savu buy sell pogu, jā, brokers viņu apstrādā, te starp citu pa vidu ir vēl kaut kas būtu jāiezīmē, nav tā, ka no brokera uzreiz no FX Pro pieņemsim, jā, man trades nokļūst uz matching engine, ņihu, jā, tas tā nav, ok? Tā kā šitā ir paraša, kā tas ir uzzīmēts. Uh, Otrs ir tas, ka retail traderis domāja ap 70%. Negribās sadirst, bet nu, kaut kur es domāju, tuvu tam varētu būt. Ap 70% vispār te nenokļūst. Nenokļūst viņi tur. Ot, order flow traderi, ot, tu tur attaisi uz savu CFD brokeru to 0,01, whatever loti, ja? Cik tu tur nopērst tās unces, 1 unces, 2, 3. Ja? Order flow traders to neredz, tu neparādies nekur, nekādos ne footprintos, ne bookmapos, nekur tu neparādies, tāpēc, ka tu neesi tur nemaz nokļūs. Tāpēc, ka retail CFD traders, retailu šis te CFD brokers, viņš zina, ka lielākoties visi šitie Vasiliji, kas pie mums ver vaļā kontus, viņi visi papiši savus apakšbikses, tāpēc kāpēc mums viņus laist cauri A grāmatai, kur mēs nokļūsim uz matching engine, ja viņi tev izlaiž cauri B grāmatai, viņi to risku paņem internali, tāpēc, ka viņi zina, ka tas ir tikai laika jautājums, bet tu savus 10 pakas nosvilinās. Tāpēc viņiem labāk ir paņemt 10K, bišķītiņi paciesties, nekā iekasēt kaut kādas komisijas. Ja? Katru reizi, ka kāds cilvēciņš attaisa retail brokerī vaļā, CFD brokerī kontu, tad tur ir ļoti labi atstrādāta algoritmi, kas pēta tavus pirmos treidus. Jā, kas tu tāds esi? Laist tevi kurai grāmatai cauri, ņemt pašiem internalu risku, vai arī tomēr var redzēt, ka tev ir tie, nu, ģibiloīdi paterni, kuri plus mīnus ir visiem, un tad vienkārši tev dragāt caur B grāmatu. Menedžeri,
kas te brokerī strādā. Viņiem ir čotka uzdevums, tas tepatās es neminēšu brokeru nosaukumu, es neminēšu cilvēku, kas vienā brokerī reģistrējās tepatās Latvijā, kuram ir filiāli, un kā viņam pēc tam izvazāja tur pāris interesanti pūrni. Visus Facebookus, Instagramus, visu tā viņi dara. Viņi skatās, чего ты из себя представляешь. Rupi sakot, apstāst Facebookā, kādu informāciju tu par sevi ievadīsi, kur tu esi mācījies, jā, kādās skolās, kāda tev ir izglītība, kā tu vispār dzīvo, čem dišiš, kā tu izskaties, kādu mašīnu tu brauc. Saprot, tur ir ļoti liels pētnieciskais darbs, lai saprastu savāku to kopbildu par tevīm, to tēlu uztaisīt un tad saprast, ko ar tevīm darīt. Jā, un kas tu būsi pa klientu. Jā, to nodarbojās CFD parašņaka kantori. Jā, CFD pa lielam, jā, nu tie ir končernie parašņaka kantori. Visi prям, visi. Tie ir puslegāli sūdu kantori, un tas FX Pro viņš arī pa lielam ir. Lai viņš ir, nu, nav ar FX Pro man nekad bijušas nekādas problēmas, bet tā vispār trading kontekstā, tā ir puslegāli parašņaka kantors. Nu, jāsaka lietas īstajos vārdos. Tāpēc, protams, normāli cilvēki, nevis tādi ģibilis tā kā es, viņi strādā futuresos pie regulēta brokera. Tur kaut kāds Charles Schwabs vai International Brokers vai tur, es nezinu, Max M kaut kāds, jā. Bet, karoči, nu, jā, tā dara normāli cilvēki, kuriem ir pelēkās smadzenšūnas un kas to visu pasākumu uztver nopietni. Jā, ģibiloīdi, jā, tur binārajās opcijās hujā arī, jā, un CFD pa lielam. Nu, tā viņš ir pavisam godīgi runājot par šito. Jā, jāieskatās patiesībai acīs ir, nestoties to, ka tas skar arī tevi. Jā, nu es par sevi šobrīd runāju. Tas skar arī mani. Jā, bet patiesībai acīs ir jāieskatās. Citādi nekā labi tur nebūs. Uh, kas te vēl ir? Jā, nu es te saku, es te izgāju cauri, es sapratu, ka šitā ir baigā huīņa. Savādāk to nenosauks. Jā, nu tad arī par šito te. Saprot, kāpēc, ja tu esi mentors, nu tad tu paņem to riekstu un atplēs viņu vaļā un tiekamies līdz tam kodolam. Jā, nu viņi te pa sprediem kaut ko iedirš iekšā, bet tad izskaidro, kā tas strādā. This is why professional traders obsess your digressor consuming liquidity and you pay that tax for it. Tad tev ir čot, kad jāizskaidro tas viss. Lai es saprotu, pa ko iet runa. Te market struktūras kursā ielikt vienkārši the bid ask spread. Spreads, jā, ko man 12-gadīgā māsa zina, kas tas tāds ir pastāstīt, jā. Every time you enter with a market order, you pay the spread. You are the aggressor consuming liquidity. Ok, labi, jā, nu to es zinu. And you pay tax for that immediacy. Ok, un tālāk, this is why professional traders obsess over entry precision. Paying the spread repeatedly is dead by 1,000 cuts. Ičo? Nu, ičo un tālāk, nu ko tad tas nozīmē? Jā, nu, ja es būtu mentors, es varbūt tās izstāstītu līdz galam to domu, kas šeit ir mēģināts pateikt. Te tas nav izdarīts. Tiksaize, nu, jā, ok, jā, nu tad būtu pielikt, nu, tiksaize zeltam uz CFD 0,01 cents, jā, uz futuresos 0,1, no 0,10, jā, tad 10 centi šitas te GC gold kontrakt. MGC tas pats, bet payouts savādāks. Anyway, jā, nu, karoč, kaut kāda, bļēģ, iepļūtīšana vienkārši. Tas ir iepļūtījums vairāk nekas, un te nekas normāli nav izstāstīts. Jā, 888 milisekundes vēlāk, ok, nu, fine. Jā. Jā, šitā arī končinā pa boķeni, ko jau es uzrakstīju, jā. Guaranteed fill. Kopš kura laika mentor to elite order flow institutional mentor, kopš kura fucking laika mums limit orders garantē filu? Ģibila tu, bļaļ. Kopš kura laika tas tā ir noticis? Limits negarantē filu. Market orders garantē filu. Aļo.
Jā, nu te ir jāsaka, being pulled out, jā, tāpēc viņi, kā saka, nu kā es to piemēru teicu, ja viņi tur uzliek un viņi ir kamī, tad viss viņi tur paliks. Jā, pēc, ka viņi izvāks to limitu ārā un ieliks pa jaunu, viņi būs rindas kārtībā jau aizmugurē. Jā, ok. Uh, jā, spoofing. Uh, jā, pa frontrunningu tur pastāstīts nedaudz ir ok, pāris vārdos. Ok, un tad pēkšņi vienkārši tas sākās, jā, reading the tape. Jā, nu, es nezinu, karoči, kaut kāda baigā pārāšana, ne? Šitas viss pasākums ir. Viens čovaks ieteica, ka vajadzētu iet ar opusu, jo opus ķipasot advancētāks, bet cik es tur palasīju pa to opusu, ja šitā te sonets ir tāds ģibiloīds īstenībā, tad es domāju, es uz opusu arī tur nelikt baigās lielās supercerības. Ja, jo jāsaprot tev ir tas, ka šitas te, vot šis mākslīgais intelekts, viņš jau nav nekāds traders. Vot tas ir LLMs, kas internetā sasūcās informāciju no visurienes. Un tas ir, ja viņi salīdzinātu ar cilvēku, tas ir cilvēks, kas nekad mūžā nav treidojis, bet viņš stāv un guda dirž pie tāfels, bļeņ. Ar reālā tirgu, kur viņam iedod pa jibalnahu vai zelts vienkārši, jāsalasīt stopus un kur viņš nosilinātu savu kontu pāris reizes, viņš tur nav bijis. Viņš tur nav bijis. Ja? Un kāpēc viņš tur nav bijis? Tiek uzdots jautājums, where the trap traders? Nu, tu vari iepauzēt un palasīt visu to te kopā, kur sākās. Ja? Tu vari palasīt šito, reku tos jautājumus, tu vari palasīt, iepauzēt reku šitos un šitos. Ja? Un kur ir trapped traderi in this scenario? Es atbildēju, no one is trapped yet. Nu, nu tā viņš ir realitātē. Nu, no one, tas nenozīmē, ja, ka te cena kaut kur, kur tas, piemēram, 4,200, ja, tad tagad 3,7 kontraktu, un šī te iesalo iekšā agresīvi, ja, cena nekur nav pakustējusies, viņu vēl aizvien stāv uz 4,200, un vso, nu tik selleri tagad būs trapped, un nu tik es pirkšu, ja, un nu tik tirgus lidos augšā. Ja, reku, jums tās mans atbildes arī ierakstīju pa šito te, guaranteed fills, jā, tas ir, nu, huņa. Un tad, kas te notiek? Jā, reku ir Q4, kur te bija? Kur te bija tūlītās? Man liekas pa šito, the passive, uh, what do you expect to happen? Jā, next, and what would change your expectation? Reku es uzrakstīju, jā, ka, nu, jāskatās, nu, kas, kur būs, vai būs absorpcija, nebūs, tur ir jāpēta. Un tad man liekas pa šito, jā. Jā. This is your best answer so far. You resisted the urge to predict confidently and instead described two conditional scenarios. Yeah. This is your best answer so far. Yeah. Šeit, this is where I'm going to push back on you. You said no one is trapped yet. Šī te viņa mani uzslavē, vai viņš hāzē, kas tas tāds ir, jā? What happens next? This is your best answer so far. Es neierakstīju šeit, ka vso, selleri ir ietrapoti, un tagad es tikai pirkšu, jā, un tirgus lidos augšā. A šeit uzdirš man virsū. Those sellers entered aggressively. They expect price to fall. Aļo, Vasilij! A kā tu zini, kas tie pa selleriem? A kas ir tās ir long likvidācijas? Labrīt! Un tiem, kas tos longus likvidē, viņiem ir paļi kurā virzienā ies tirgus. Vася, себя приди, слушай. They expect the price to fall. Jā, nu, fantastiski kaut kāda. Instead price has moved a single tick, bla, 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 bla. Ar šitādu pieeju, the trap is, un galvenais, ka viņam arī, if that buyer starts lifting the ask, if, tieši tā, if, tas ir atslēgas vārds if, un tas ir jāskatās, jāsēž, tur ir čotka jābūt laivā pie čārtiem, tā informācija ir jānolasīt, tas konteksts jāskatās uz kumulatīviem datiem, tad tu vari pieņemt lēmumu par to, ka tu
Ok, šitā pastāv iespēja, ka šī būs absorpcija balstoties uz iepriekšējiem datu sampliem, kur ir backtest uztaisīti, ko tev rāda dati, kāds tev ir ekspektencija uz, pieņemsim, uz kaut kādu tādu modeli. Un tad tu vari spiest pogu un likt iekšā. If that buyer starts lifting the ask. Bet šī viņi man nočmurīja, jā, ka šī man pushback uztaisīs, tāpēc, ka nē, viņi ir trapped. Karoči, jā, te es atbildēju BC. Es atbildēju B, jā, korekt B, un es pieliku klāt C. Nu, sorry, Klaudi, ka es mēģinu tā kā order flow traders 3 soļus uz priekšu domāt, kas varētu notikt tālāk. Jā, tātad C tam tos nav, nē, nekādā gadījumā, jā. Ok, labi. Laha nulse, sorry, jā. Lohs, jā, jā, nu, ok. Es saku, šitas ir, ja salīdzināt, šitā ir, tas ir, ja tu salīdzināt ar cilvēku, tas ir cilvēks, kas nekad mūžā nav spēc ne sel, ne baipogu. Viņš uztaisot šitā te parašņa kursu, jā, treidot viņš pats nejēdz, īstā tirgu viņš pats nav bijis, bet za to viņš ir gudru, ja baļņīgs stāv pie tāfeles, bet un pļurina kaut kādu pajiboķina. Un tā šobrīd ir Klaude. Un es negribu arī vairs tālāk ar viņu iet, es sapratu, ka šitas ir vienkārši šitās rauzes. Jā, šita te, yes, I was correct, I was imprecise, what I said, blah, blah, blah. Jā, tad chapter 3 opens, tad ieliek iekšā, nezinu, kāpēc icebergs pēkšņi, jā. Un tad, how does the matching engine treat the hidden portion vessel? Šitas ir vienkārši kaut kas tik stulbs, bļēģ. Jā, ka bļēģ, kas tā pa huīņu? Kas tā pa huīņu, es nevaru saprast. Tad viņi vispār pati šarī vispār, ko viņa raksta, bļēģ. How does the matching engine treat the hidden portion versus the visible portion? Es nesaprotu, draugs, kāpēc tu šādi raksti, jā? Tu man liekas, izdzeres būsi bišķiņ pa daudz. Tāpēc, ka tu bišķiņ, man liek, nesaprot, jā, pa ko mēs vispār te šobrīd runājam, jā? Ģibil, bļē. Es vienkārši nesaprotu. Es vienkārši nesaprotu. Es saku, es šito te palasīju, es saprotu, vecais, ka šitas ir nē. Šitā tu neiemācīsies treidot. Šitā tu neiemācīsies treidot. Jā, nē, labi, ok, teorija ir vajadzīga un viņai, bet davai izdarīsim tā, ka es pats tev uztaisīšu kursu, es tev pats uztaisīšu kursu, es salikšu to normāls video sarakstīšu, jā, kur būs kā teorija, bet normāli jēdzīga kaut kāda teorija, nevis kaut kāda paraša, jā, ar normālākajām, pareizākajām lietām, kas tev ir vajadzīgas. Oh my God, bļāģ. Es esmu vienkārši noguris no šī. Jā, ok. Un es pēc tam palasīju tālāk arī šito. Jā, es palasīju tālāk šito, un es sapratu, ka nē, te ir pīzdā. Yeah, bro, конечно, yeah. The critical thing to understand is that market makers do not have a directional view. They do not care. Aha, jā. Pastāst to kādam citam, ne? Pastāst to kādam citam, draugs. Smart liquidity, ok. Karoči, es saku, es šito palasīju, un, nu, es sapratu, vecais, ka jāliek ir punkts. Nav jēga. Te būs, kā man vectēvs teica, jā, jo dziļāk mežā, jo vairāk koki, bļē. Nu, te bez variantiem.
Jā, karoči, šitās ir auzas. Šitās ir auzas vienkārši. So, tā kā šitam čapterim, cik ātri tas viss sākās, tik ātri mēs arī pieliekam beigas, tāpēc, ka šitas tev aizvedīs vienkārši kaut kādā dirsā iekšā, nevis kaut kā normāli tev iemācīs kaut ko treidot un saprast. Jā, tā kā es pats priekš tevīm salikšu to, kas tev ir jāzina, un to, ko tu sākumā vienkārši izmantosi. Ir pat ne sākumā, tas strādās, bet kā pulkstenis jau var būt. Un normāli mauksi un nejās smadzenes. Šitā teorija ir vajadzīga, viņai ir vajadzīga, bet viņai ir jābūt kaut kādai loģiskai. Tāpēc, jā, nu, es domāju, ka labāk šitās te teorijas vietā būtu izlasīt Larija Harisa grāmatu. Jā, ko jau es tev, man liekas, jau parādīju, aizsūtīju. Un tur būs daudz jēdzīgāks. Daudz jēdzīgāks izskaidrot mikrostruktūru un vispār teoriju kā tādu par order flow. Un šitā ir paja boķina. Tā kā ar to arī mēs beidzam visu to te mākslīgā intelektu parašu nahuj končinu.